Savus kartupeļus esam apēduši, kas bija domāta ēšanai, šitie te adretes. Tagad jāņem angļu kartupeļi. Šitas ir King Edward. Viņš ir labs salātiem. Izlasīta Krievu žurnālā. Siļķa kažokā ar krabju nūjiņām. Priekš tā vajadzīgi kartupeļi. Burkāni. Burkāns paņemšu vairāk. Jo mēs viņus spiežam arī sulā un dzeram. Un vēl bietas paņemšu, jo tā ir siļķa kažokā. Tas nozīmē, ka ar bietēm. Jāpaņem tāds bišķi smalkāks. Tā. Tā, paskatīšos, vai nevajag kaut ko. Man liekas, ka varētu kaut tomātu sūlu vēl paņemt. Šitā ir tomātu sula no oranžiem tomātiem. Visiem rakstīts, kas tur ir. Tāpēc kāda absolūti līdzīga ķirbju sulai. Ko mēs vēl varētu paņemt? Aizpildīt kaut kas mājās ir. Pagaidām vairāk neko neņems, jo vajadzēs tā atnākt pakaļ. Jo pie salātiņiem jau citu neko klāt neēdīs, tikai maizīt laikam un kādu teļu. Nav pīč. Nu, šitas kaķis man lec vienmēr. Pičpaunā. Nu, tad iesim uz māju pusi. Te man lampiņa. Tā lampiņa lādējam ar elektrību. Nevajag baterijas. Tā, kaķi ap divi ir ārā. Tad mēs varam taisīt ciet durvis. Vai, un tagad jau ir ārā arī silts. Ai, šitas pagrabs, tas ir kaut kas lielisks. Tur vēl kaut kur ķerās tie ķieģeļi. Varbūt, ka būs jāparok. Un bišķi jāiegrendē. Kaķiem tikai katīgi līdzi izstaigāt. Visi man te tādi staigātāji sportisti. Jā, man nekāda iebilduma nav, ka tik tālu pagrabs ir. Galvenais, lai te kāds nesāk viņu apcelt. Bet te neviens
kā teikt, nerādās dēļ suņi. Mums tur ciemā, es skatījos, visiem ir skaisti veclaicīgie pagrabi, rītīgi tāda akmeņa, bet viņi visi ir pamesti, pagrabos nekā nav. Jā. Kaut kā tas laikmets tāds interesants, kādreiz latvieši tomēr, vai Latvijā dzīvojošie, vai krievi, vai latvieši, tas būtu vienalga, tomēr centās gan izaudzēt, gan pagrabā salikt. Pagrabā stāvēja arī kartupeļi, kā teikt, lopiņiem, regulāri vārīja. Tagad kaut arī, kā teikt, naudiņas īpaši nav. Kaut kā viss ir tā ievirzījies, ka to nedara. Bet es tad domāju, tas tāpēc, kad kādreiz, kad bija kolhozi, tomēr, kā teikt, to barību nospēra no kolhoza lielā mērā. Un zem arī apstrādāja ar kolhoza līdzekļiem. Tad, kad jāsāk pašiem maksāt par zemes apstrādi vai traktoru uzturēt, tad tas nav tik vienkārši, un tāpēc nav ko brīnīties, kad nav mazās piemājas saimniecības. Jo, lai uzturētu tehniku, ir jābūt zināmai platībai un attiecīgiem tehnoloģijai, ar ko apkopt lopas, ja, teiksim, vienai ģimenei apkopt, tur 100, 200, kā teikt, galvas. Ot. Tas jau, kā teikt, piemērs saimniecībai, kur, teiksim, ir padzīvojušāks cilvēku pāris, nav gluži, kā teikt. Ne tur tā veselība, tā rauties, kratīties uz tā traktora, nekā. Tāpēc es domāju, vairs nav katrā lauka sētā pa gotiņai. Protams, kādreiz jau sapļāva arī tai vienai gotiņai. Es, kad sāku savus pastāvīgās dzīves gaitas, sāku es 16 gadu vecumā, atsevišķi no ģimenes. Es pirmo gadu dzīvoju pie tantes. Viņai bija 75 gadi. Un viņa nebija nekad strādājusi kolhozā, ne arī savhozā. Un līdz ar to viņai nepienācās ne pensija, ne arī zeme. Jo katram kolhozniekam pienācās zeme 0,5 hektārs, ja ir govs, 0,25 aram zeme, 0,25 ganība, ja pļauj. Tā kā, vārds sakot, viņi turēja govi, un govī sienus apļāva ar rokām, pa meža pļaviņām, ar tačku, vilkām mājās, palīdzējām viņai pļaut. Otrs palīgs bija 11-gadīgs puišels, man bija 16 gadi. Un jā, viņa, kā teikt, to izdarīja. Un tad viņa ved krējumu burciņas pārdot. Es nezinu, vai pienu arī, bet pārsvarā krējumu, lai dabūtu kādu kapēciņu klāt. Pirkā no autoveikala tos ķieģeļu maizītes, tās kaltēja uz krāsnes augšu, un tās deva klāt, kā spēkbarība, jo ķieģeļu maizītes toreiz maksāja 14 kapeikas. Tā kā, principā jau neiespējami tas nav, bet visa pasaule kaut kā es tā ievēroju, pēc tā principa, kā bija tās šimpānes uz vienas salas iemācījās tos banānus dabūt lejā no koka, otrā salā jau mācēja. Kaut kā tās ieradumi pāriet no viena uz otru. Un tas pats ir cilvēkiem. Ieradumi pāriet. Tāpat iet tagad McDonaldā cilvēki ēst. Ātrās, kā teikt, ēdienas ēd. Tā jau viss būtu labi, bet, tās slimības jau arī. Tie vēži nesaprotami jau un tā tālāk. Ka tomēr jau labāk ir
savu tomēr audzēt. Vai arī, nu, kā teikt, ja iznāk tomēr veikalā pirkt, tad pirkt svaigu, teiksim, gaļu. Un pašiem pārstrādāt. Bet redz, kā ir, visi pasaulīt aiziet, kā teikt, vienās sliedēs. Gatavu. Jo problēma jau ir tajā, ka gatavu pērk. Nu, pusfabrikāti. Tā, es atkal te iegrim pārdomās. Tā, šovakar uzliksim, izvārīsim saknīts, rīt no rīta taisīsim siļķi kažokā ar krabu nūjiņām. Nu, mēs arī, nu, tās krabu nūjiņas jau nav no krabiem, bet no kaut kādiem atgriezumiem. Nu, slēdzies ārā. Es te skatījos video, vienu blogeru nopirkus ģerevņā māju, var sakot, nezinu, kas ģerevņš skaitās latviski, ciems, nu labs, teiksim, ciems. Un viņa saka, ka grūtākais darbs ziemā, ka tas esot nereāli grūts, pat neiedomājami, esot gādāt malku, kurināt ar malku. Nu, gādāt viņa nopērk uzreiz kravu, viņai saskaldīt, izgāž, nu viņai tur nekas nav jāgādā. Varbūt kaut kur jāsanas, jāsakrauj. Es domāju, ka grūti tas varētu būt pilsētas tipa cilvēkam, kas pieredzi pie centrāla apkursa. Pilsētas tipa cilvēki ir ne tikai pilsētā, bet arī laukos tādi, kam gribas dzīvot tā kā pilsētniekam. Savukārt manakā nekas nav foršāks par dzīvo uguni. Man patīk tas siltums, kas rodās no plīts, no krāsnes. Un otrs moments. Vot tāds. Ja tas būtu tikai viens gadījums, es pat neteiktu pilnīgi neko. Bet arī šeit cilvēki saka, ka negribu ziemu pārlaist laukos, jo laukos esot augsts. Es tādu pirmo reizi dzirdu, un vispār dzirdu tikai tagad un šeit par Latgali. Es iepazinos te ar vienu agronomīti. Viņa teica, viņai istabā tā koši 16 grādi. Jomājo. Tādu pirmo reizi dzirdu. Es jau arī laukos dzīvoju. Un pat vagoniņā dzīvoju, bija 30 grādi. Nē, nu tieši tur, ja bija saules, tad, kā teikt, divreiz jākurina, vai arī vispār visu laiku jākurina, ja ir -30. Bet ar visiem maziem bērniem, toreiz man meitai bija gads, puikam bija 3,5. Es gultas sniegs. Tad nācās sēdēt pie plīts visu nakti uzpasēt. Nē, nu visu laiku jau nebija jāsēž, var atgulties, bet ir jāatcerās piecelties, atkal sabāst to malku. Bet vienalga mums bija silts. Un tagad es skatījos video, kur viens ar krievu krāsni. Nu, ritīgi viņš no vakara izkurina to krievu krāsni, guļ viņš praktiski aizkrāsnē, lien laukā un saka, vai cik augsts. Kā tas var būt? Vai tām krāsnīm šīberu nav? Varbūt, ka nav. Te pārsvarā ir daudziem tās krāsnes, kas laukos dzīvo. Jā, tā man ir mīkla. Man nekad nav bijis tā, ka man jākurina krievu krāsni. Bija mums tur laukos krievu krāsni, bet siltumu dabūjām no plīts ar plīts mūrīti, siltmūrīti. Jā. Tā, nu salikt tik daudz dārzeņus. Domāju, ka pietiks arī. Tad diezgan daudz varēs uztaisīt salātus, jo klāt nāk vēl siļķe. Nē, šitos uzliks izvārīt. Izvārīšu uz gāzes, tāpēc, ka plīti ir jau izkurināti.
Tā, šoreiz būs runājamais video. Atradu te žurnālā recepti. Siļķi kažokā ar krabu nūjiņām. Un ko mēs aiz gadu laiku paņems un uztaisies. Pirmā kārta ir kartupeļi. Viss jārīvē uz rūpjās dārzeņa rīvis. Cerams, ka man tai bļodā saies, man tāda glaunie trauka nav, bet šitai bļodai ar nekādu vainu nav. Tā smuka caurspīdīga. Kartuveļi rīvējās ātri. Tas iet ātrāk pat nekā viņas griezt gabaliņos. Šitie kartupeļi man ir tādi cietie, kas nejūk ārā. Lūk, šitā te kārta sanāca kartupeļiem. Tālāk rakstīts, jāuzsmērē viņiem majonēzi. Droši vien viņas te tā varbūt... Reku viens kartupēls vēl palicis. Tā mēs bišķiņ viņas tā pieglētēju. Majonēzē es bišķi piejaucu ūdeni, lai viņi šķidrāk. Nevarēja atrast slotiņu. Maisījā karot, tāpēc viņi bišķiņ kumpuļāja. Bet tas jau garš nebojā. Tālāk virs majonēzes tur rakstīts, ka jāliek ir siļķe. Varbūt, ka tā majonēze pa biezi. Pēc tam bišķi mazāk virs majonēze. Tālāk nāk siļķe. Šīs būs bišķi netīrāks process. Go, lielo nāzi foršāki. Dēlīts, protams, būs te jātīra. Izskatās, ka siļķi vēl vajadzēs. Varbūt kāds gabalīgs būs arī lielāks, bet mēs jau tādu nav izlutināti baigi. Nav briesmīgi cimparlīgi. Tā uz doto brīdi šitā izskatās. Notīrīšu to dēlīti. Šitā. Te izskatās tā siļķīte. Tā tālāk rakstīts jāliek ir sīpoli. Sīpoli man būs daudz. Nu, cik izagries, tik ēdīs, nu, pat tur sīpoli veselīgi. Tālāk nāk burkāni.
jāsarīvē uz rupjās rīvus. Rievējās ļoti ātri, jo viņi ir ļoti mīksti. Virs burkāniem. Krabju nojiņas. Tev ir plūkā. Šitie jāsasmērē ar majonēzi. Atkal. Tam krabju nojiņas. Krabim.
Bietis redzēs smukās rīvas. Vai mēs apēdīs arī uz rupjās vīvas rīvēt.